Hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas Kroterēna, un šodien mēs tiekamies jau 20. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Un šodien es vēlos parunāt par mājaslapām. Pirms kādu laiku Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs Arno Junze radījumā Grāmatkods man jautāja, vai rakstniekam ir nepieciešama mājaslapa. Manuprāt, nav obligāti, bet tā ir lieliska vieta, kur vienopus parādīt to, ar ko tu nodarbojies, proti savus rakstu darbus. Citas platformas ir vairāk atbilstošas vizuāliem materiāliem, bet tieši tekstiem, manuprāt, mājaslapa ir vislabākā. Otrā lieta, man šķiet, ka mājaslapa ir lieliska vieta pirmām publikācijām. Proti, ja tev nav drosme saģērbties uzrunāt jau esošus mēdījus, kuri publicē literārus darbus, tad tu jebkurā gadījumā vari tos publicēt savā mājaslapā, un cilvēki, kuri tevi pazīst vai var iepazīt savu šo lapu, tātad uzzinās, par ko tu raksti un kā. Man pašai savulaik tā mājaslapa palīdzēja savā ziņā izsisties, jo tad, kad es aizsūtīju savu apkopotos stāstus visām izdevniecībām, kas Latvijā izdod latviešu valodā, Latvijas mēdī, kuriem es teicu savu jāvārdu, bija pirms tam iegūglējuši par mani, atraduši manu mājaslapu, iepazinušies plašāk ar mani daļradi, un viņiem jau bija zināms priekšstats par mani. Kā es tiku pie mājaslapas, es pati no šīm tehnoloģijām neko daudz nesaprotu, bet man mammas vīrs Uldis pašmācības ceļā apguva šo un uzdāvināja man šo mājaslapu. Un tagad jau es esmu pati apguvusi to, kā ar to apieties, un pati varu papildināt un to saturu mainīt. Pašā sākumā man mājaslapa kalpoja tātad kā mana vieta publikācijām. Savukārt vēlāk es jau pievienoju atsauksmes par savām grāmatām, vai aprakstīju, vai parādīju kaut kādus notikumus, kuros es piedalos, piemēram, raidījumos, vai tiekoties ar lasītājiem bibliotekās. Un arī šobrīd tur ievietoju raidījumus, ko es vadu grāmatzīm, par kuriem esmu stāstījusi. Šobrīd man jau ir otra mājaslapa, kas ir manai profesionālai darbībai, kur arī var aiziet, apskatīties, ko un ar ko es nodarbojos. Nu, tā kā tā. Spriediet paši, vai jums tas ir vajadzīgs, bet, manuprāt, tā ir lieliska vieta. Turklāt ir vairākas lapas pieejamas, kur var bez maksas paspēlēties. Tā kā tādā smilškastē izveidot to savu mājaslapas paraudziņu pēc piedāvātajiem šabloniem. Tas neko nemaksā, par to tas uzreiz nav jārāda publiski, var vienkārši paspēlēties. Kuram gan nepatīk spēlēties, vai ne? Nu tad tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!